Mums šodien ir pavasaris kabinetā. Gribēju paziņot jums pāris lietas. Pirmkārt, gribēju pateikt paldies, kad esat. Un, jā, es atzīšos, tas nav manā stilā tur ierakstīt video, niet un tur likt. Bet, kā man daži labi saka, tas ir jādara. Un ko es gribu pateikt? Ļoti patīk strādāt Riga Brain kabinetā ar cilvēkiem. Un es kādu labu laiku, labu laiku, vairāki gadi jau būs, 10 varbūt ne, bet es ļoti maz strādāju ar jums. Jā, es atzīšos. Es biju procesa izvērtējumos, un vairāk tomēr biju pie citiem Riga Brain kolēģijā darbojāties. Bet tagad no janvāra es esmu biežāk strādāju tā kabinetā, un es saprotu, cik man tas pietrūka. Līdz šim es ļoti daudz ko citu kaut ko darīju, un viens bija tas, ka bija ļoti daudz lekcijas lasīju, un tagad tā ir lekcijas lasu, bet es vienkārši lielāku cenu uzliku, un nebraucu vairs uz visām lekcijām. Bet tas, kas ir strādājot ar jums, es saprotu, tā pieredze, tomēr 10 000 cilvēki, 18 gadi. Tas vienkārši unikāli, kādā smadzenes strādā, un mēs pat nevaram aizdomāties par šiem te rezultātiem, ko mēs varam, dabūt ar šiem seansiem. Un es esmu priecīgs, ka mums ir sadarbības partneri gan Ventspilī, gan Liepājā, gan Carnikavā, gan Salaspilī, un Arkadīrēja tehnikas un piedāja citiem. Tā kā stāstiet par saviem labiem uzlabojumiem, un 2% atcerieties ir diskomforts pēc šiem apmeklējumiem, un tam ir savs iemesls. Un par to jau, protams, tajā audio lekcijā mēs stāstam, kas visiem ir obligāti jānoklausās pirms Riga Brain seansiem. Labi, šoreiz pietiks, un lai biežāk jums saule spīd, kā šies te narcises parādījušās. Un man vajag interesēt tādu līdzību vēl izstāstīšu. Tas tā kā iedomājieties, kad smadziņu aktivitātē, tur tāda smadziņa, detaļās neiešu, bet smadziņu aktivitātē ir noteikti smadziņu viļņi, kas mums atbild par zemeziņas aktivitāti, un kā man Amerikā mācīja teica, visi gruži tur nogrimst apakšā, un tad viņi tur paliek, un mēs savas izvēles izdaram balstoties uz šiem gružiem, tā varētu teikt. Un tā, ka viņi samazinās, tad mēs piekļūstam tādai informācijai daudz dziļāk un saprotam daudz vairāk lietas. No sākuma viņš ir tā kā vāks virsū, tur vispār tur netiec klāt, tur neizprot daudz lietas, un tur mēs peramies pa dzīvi. Bet līdz ko viņš tur sāk biežāk piekļūt, vai samazinās tie gruži tajā zemapziņas aktivitātēs, tad, kas ir interesanti, tā līdzība tā kā tagad tāds pelēkais laiks, bet šo te mēnešu laikā ir bijusi kāda 1 vai 2 saulainas dienas. Līdzīgi tur, viņi tā kā pirmās saules tādi stari. Bet tā, kad ir visu laiku saulainas, tad ja mēs arī tādu plūstošāk dzīvojam. Un tas ir tas, ko jūs arī bieži sakat. Dzīve kļūst plūstošāk, ja smadzenes ir tuvāk adaptīvam stāvoklim. Paldies, un lai tev smaids un gaiši. Atā!